Karolīna. Un nē, es nenogriezu matus. Ok, šeit ir pārāk tumši. Tā jau labāk. Tad es centīšos šo intro uztaisīt diezgan īsu. Tātad šis ir mans 3. skološanās ar Evi video. Visiem kaitēni, kad jūs nopērkat smuku burtnīcu, atnākat uz skolu un tad pusklasē ir tieši tāda pati. Pēc šajā video es jums parādīšu, kā izdekorēt 3 dažādu burtnīcu vākus. Tāpat es jums parādīšu, kā uztaisīt DIY blociņu. Un tāpat jums parādīšu, kā uztaisīt grāmatzīmi, kur jums noteikti pat skolas laikā palīdzēs neaizmirst par vasaru. Tāpēc es ceru, ka jums patiks un mēs varam skatīties! Lai pagatavotu šos skaistos kolāžu blociņus, jums vajadzēs patiešām ļoti daudz žurnālu. Tie var būt jebkādu žurnālu jūs vēlaties. Tāpat jums vajadzēs kladīti, kā redz, tas izvēlēs tādu, kur man patiešām nepatīk. Tad jums vajadzēs līmes zīmolīti, šķēres. Un sākt ar to, kad izvēlkat ārā visu jūsu žurnālus vai arī varbūt vecas burtnīcas, kurām ir skaistas bildītes. Un tad jūs varat šķirstīt un izvēlēties bildītes, kuras jums patīk un, protams, griezt viņas ārā. Tad, kad jūs esat izgriezuši jūsu ļoti skaistās bildītes, jūs varat atrast tādus kā skaistus backgroundus un no viņiem izgriezt kaut kāds puķīts vai sirsniņas, kā piemēram es izdomāju šeit. Un jā, esat ļoti oriģināli un kreatīvi. Tagad, kad jūsu visas bildītes ir gatavas, tad no sākuma izkārtojiet viņas uz burtnīcas pirms jūs līmējat, jo savādāk jums varbūt nepatīk skaistāties. Un es no sākuma iesaku izgriezt lielas bildītes, jo, kā redziet, man viss bija maziņas un nebija laba fona, tāpēc aizgāju un izgriezu vēl lielākas bildītes, kuras būs tā kā mūsu burtnīcas backgrounds. No sākuma izkārtojat lielās un bez tam jūs varat likt sīkumiņus. Un tagad man patīk, kā izskatās burtnīca. Tagad ir laiks visu pielīmēt, tā kā līmējiet, un es jums iesaku no sākuma nofočēt jūsu burtnīcu, lai jūs neaizmirst, kā viņa izskatījās, un pēc tam līmējiet. Tad, kad jūsu burtnīca salīmēt, viņa ir pilnībā gatava, un man ļoti patīk, kā šī burtnīca izskatās. Kā redziet, viņa nebija vienīgā, kuras uztaisīju, tāpēc, ka šī tiešām man ideja ļoti patīk. Nākamais jums parādīs, kā uztaisīt šo te džinsu blociņu. Jums vajadzēs parastu blociņu vai kladīti. Tāpat jums vajadzēs džinsu audumu vai arī jebkādu audumu, kā piemēram lūk šo te ļoti skaisto pūkaino audumu. Tāpat jums vajadzēs šķēres, kartonu, es izvēlējos brokastu pārslu kartonu, un karsto līmi vai superlīmi pēc jūsu izvēles. Un tad dažādas dekorācijas, bet tas nav obligāti. Un lentītes, ja vēlaties. Sākt ar to, kad atgriežat jūsu audumu vaļā. Un tagad redziet, kur ir vīle. Es gribēju, lai viņa būtu uz manas burtnīcas augstākās daļas. Tāpēc, jā, es tā izvēlos. Un tad apgrieziet apkārt, bet lai būtu diezgan kāds apmēram 2 centimetri pāri īstam burtnīcas izmēram. Un tad sākat līmēt klāt pašu augšu, jo tā būtu vieglāk. Tagad jūs varat nogriezt liekās detaļas, lai jums sanāktu tāds, lai jums būtu vieglāk ielocīt. Un tagad jūs varat līmēt klāt jūsu malas, bet diezgan labi nostiepiet, lai mums nebūtu tā kā tukša vieta burtnīcas vākam. Un jā, vienkārši līmēt visas malas klāt. Tagad paņemam jūsu kartonu lapu un līmēt viņu virsū, lai neredzētu nekādas sliktās malas. Tagad jūs varat dekorēt jūsu burtnīcu kā vēlaties, bet es izdomāju klasiskāko variantu, pielīmēt vienkārši lentīti, jo manuprāt tā izskatījās skaisti un man patika, kā tas izskatījās. Bet jūs varat droši izvēlēties, kā jūs vēlaties. Tagad atliek tikai nogriezt lentītes apakšu un augšu, un viss jūsu burtnīca ir gatava, un viņa ļoti skaista, un man ļoti patīk.
es parādīšu, kā uztaisīt šo te burtnīcu, kura ir Džona Grīna grāmatas iedvesma. Jums vajadzēs parasti burtnīcu vai kladi, zilu papīru, baltu papīru. Šīs te glitter glue, ja jūs viņas nevarat atrast, tad viņas pārdod Steigerā. Jūs varat samaisīt PVA līmi un spīdumus. Tad jūs ejat šķēres. Un no sākuma aiziet uz Google un uzrakstat OK quote. Tad jums ir jāuzspiež tur, kur ir pictures un tād Tumblr. Un šīs te bildes links būs lejā, bet tā kā mans printeris salūza, tad es izdomāju uzzīmēt pati šo te bildi, skatoties uz bildu telefonā. Un jā, šī ir laba izeja no situācijas, un ja jums ir problēma ar printeri, tad jūs varat izdarīt to pašu. Tāpēc jā, es uzzīmēju šo te OK bildīti. Tagad paņemat jūs šķēres un izgriežat viņu ārā. Tagad paņemat jūs zilo papīru un izmērat, cik jums lielu viņu vajadzēs. Un, protams, pielīmēt ar līmi. Tagad izgludināt viņu ar roku, lai nebūtu nekādi gaisa burbulīši. Un pielīmēt otru pusi. Tagad paņemat baltu papīra lapu vai jebkādu papīra lapu, kā jūs gribat, lai nosaktu tās daļas, kurām papīra nepietika. Un tagad varat izvēlēties, ko jūs gribat likt jūsu lapiņu pirmajā vai otrajā pusē, un es izvēlos otrajā pusē. Tagad ņemat jūsu glitter glue un zīmēt tādu strīpu starp abām papīra lapām un uzzīmēt punktiņus, kur izskatīsies kā zvaigznes, tāpēc, ka grāmatā ir pieminētas zvaigznes. Un jā, grāmatas nosaukumā tagad ļaujiet viņai vienkārši nožūt, un kad viņa nožūst, tad viņa izstāsta ļoti skaisti, un man ļoti patīk šī burtnīca, un viņa ir viena no manām mīļākajām, un jā. Es parādīšu, kā uztaisīt šo te kafijas stāstītas burtnīcu, kur jums nodēlēs skolai, lai pierakstītu kaut kādas idejas tā tālāk. Jums vajadzēs parasta kafijas stāstīti. Tur jūs varat iegādāties statuēlā vienkārši ielējot kafiju. Un jā, vai arī jūs varat izmantot jebkādu papīra krūzi, kur nopirkt Rimi. Tad jums aizies caurumduri, lentīti vai striķīti, šķēres, papīra lapa, kā piemēram līnija, rūtiņa, kādu vien vēlaties. Tad no sākuma jūsu tastīti jums vajadzēs izmazgāt, jo neviens negrib kafijas smaržu. Un tad nogrieziet viņai tā kā to daļu, kuru jums nevajadzēs, un nogriežat apakšu un arī augšu. Tagad jums būtu jābūt tādam kā papīra gabaliņām, un tagad sākat viņu griezt tamēr, kamēr jums nepatiks izmērs, un jūs nebūsiet apmierināti ar to, kādu jūs gribat jūsu burtnīcas lielumu. Tagad, kad jūs esat apmierināti, jums vajadzēs apzīmēt tā kā uz papīra lapas viņas izmēru un izgriezt ārā, lai jūs zinātu, kāds izskatītos. Tagad jums vajadzēs kartonu, lai tas būs tā kā apakšā un, protams, apzīmēt apkārt un izgriežat ārā. Tagad jūs varat likt jūsu apakšu, tad papīra lapas un tad arī augšu. Tagad ar caurumduri izspiežat divus caurumus un izdurat jūsu lentīti cauri. Tagad jūs varat sasiet mēsglu un bantīti, un jūsu perfekta, ļoti skaistā burtnīca ir gatava. Nogriežat maliņas, un viss jūs varat pierakstīt dažādas skolas idejas. Tā var būt jūsu mini dienas grāmata vai kaut kas tam līdzīgs. Un jā! Tagad es jums parādīšu, kā uztaisīt šo saldējumu grāmatzīmi, kur jums noteikti palīdzēs neaizmirst par vasaru. Jums vajadzēs krāsainu papīru, tad jums vajadzēs šos saldējumu kociņas, skoču, šķēres, zīmuli, krāsas un līma zīmolīti. Sākt ar to, ka salokat jūsu krāsaino papīru 3 daļās, kas izstīsies tā kā pēc vēdeklīša. Tagad tur, kur ir tā puse, kur viņa ir salocīta, sākat zīmēt jūsu saldējumu figūriņu. Kad jūs esat uzzīmējuši, varat viņu izgriezt ārā. Tagad paņemat jūsu saldējumu kociņu un pielīmēt viņu ar skoču. Tagad uz tās daļas, kur ir salocītas ar līmi,
līmes liekat virsū, izmēriet ar otiņu un pielīmējiet to daļu, kurā nav nekas salicīts, vienkārši papīra lapiņu, kur jums palika tā kā trešā daļa, lai neredzētu jūs skoča gabaliņu un saldējumu kociņu. Un tagad jums būtu tā kā tāda kartiņa, kura veras vaļā. Tagad, ja jūs vēlaties, tas nav obligāti pēc krāsām, jūs varat viņu izkrāsot, kas iztīsies tā kā, ka saldējums būtu ēsts un kustis. Un tagad uzliekat viņu nožūt, un tad saliekat starp grāmatām, lai viņš iegūtu savu pareizo formu. Un tagad jūs varat ierakstīt tur iekšā, ko jūs vēlaties, matemātikas spikeri, vai arī kādu stundu, ko jums vajag zināt, vai arī kādus vārdus. Bet es izdomāju uzrakstīt, es mīlu vasaru, jo es mīlu vasaru. Un jā, tas ir viss šai grāmatzīmītei. Paldies visiem, kas skatījāties šo video. Es ceru, ka jums šis video patika. Un lūdzu nospiediet like, ja jums viņš patika. Un arī tāpat lūdzu nospiediet like, jo šī video laikā es ar karsto līmes sadedzināju pirkstu. Un man surstēja, un es nevarēju peldēt, jo man ļoti sāpēja. Un tāpēc, ja jūs gribat man pažēlot, tad jūs varat nospiest like. Un jā, jūs redzēsiet, kā es viņu sadedzināju blooperos. Ups, ok. Jā, tātad jā. Tāpat, ja jūs izmēģināt kādu no šiem blociņiem, vai burtnīcām, vai grāmatzīm, tad jūs varat man atsūtīt bildi ar Restītes skološanās ar Evi. Un jā, tas būtu ļoti forši, jo es visu jūsu bildes retvītoju un lieku Twitterī, jūs man atsūtat uz Instagramu, tāpēc tas būtu ļoti forši. Tāpat vēl viena lietiņa. Jūs man bieži uzdodat Instagramā tāds jautājums, ko es saņemu vienu to pašu jautājumu vairākas reizes dienā, un atvainojiet, bet man tas krīt uz nerviem. Tāpēc zem šī video kastītē būs biežāk uzdotie jautājumi un to atbildes, kā piemēram, cik man ir gadi, un links uz seriālu Dzīves krustcelēs, kur spēlēju es, un visu kaut tādu jautājumu, kurus jūs man uzdodat pārāk bieži, piemēram, kur es montēju savus video un tā tālāk. Tāpēc vienmēr es varu uzlikt šī video, un visi jūsu jautājumi būs tur lejā. Un jā, tāpēc paldies, ka skatījāties šo video, un mēs tiksimies nākošreiz. Tā! Au! Es apdedzināju! Šis ir mans trešais atpakaļ uz skolu ar Evi, skološanās ar Evi. Tāpēc šeit es parādīšu, kā izdekorēt. Un viss. Jā. Atskries to.